Sveiciens ikvienam klausītājam podkāstā Vārda spēks attiecībās. Šodien sarunā esam atkal ar īpašu viesi, kurš ir mūziķis, vīrs un tēvs, un tas ir Normunds Rutulis. Sveiks, Normund! Labdien, Kristīne! Jā, prieks, ka mums ir iespēja būt šodien šajā sarunā, un kā jau visiem viesiem uzdodu šo vienu jautājumu, tā arī tev. Ko tu pats par sevi teiktu, kas tu esi? Man vienmēr ir paticis teikt, ka es esmu rīdzinieks pirmkārt. Un nākot arī pie tevis augšā šeit uz studiju Antonijas ielā, es sajūtu bērnības smaržu, bērnības elpu. Acīm redzot no tām bērnības dienas reizēm, kad es ar mammu pastaigājos, tepat Dzirnavu iela 27 ir man dzimtā māja, tepat blakus. Jā, un tāpēc es arī kaut kā sajūtos tā reti patīkami. Man tāds sajūtas reti pārņem. Es arī braucot reizēm uz darba vietu ganību Damija 24D, kur atrodas Radio SVH. Tad, ja man sanāk izbraukt agrāk no mājas, tad es izķeru, nevis braucot pa Krastmalu, bet izbraucu pa Dzirnavu ielu. Un bišķi pietur tur pie savas mājas, un bišķi atceros tēvu un tās visas lietas. Tā ir forša sajūta. Un šeit nākot man arī līdzīgi bija tāda sajūta, uzjundīja mazliet bērnība ar savu smaržu, ar savu tādu kā adrenalīnu devu. Nu jā, un tāpēc droši vien, ka es palikšu pie tā, ka es esmu rīdzinieks 4. paudzē, un es ar to lepojos. Cik feini izklausās. Jā, tā ir laba atbilde. Paldies. Jā, es tad varbūt sākumā, ka pirms mēs ejam tādā dziļākās tēmās, kā mana ģimene un tā, bet es labprāt gribētu saprast, kas notiek šobrīd tavā dzīvē, tīri no tādām aktualitātēm, kāds tev šis gads varbūt vai uz priekšu arī gaidāms. Nu, es esmu kļuvis pieredzējušāks dzīvē. Pat nesen pirms bišķi vairāk kā mēnesi nosvinēju 52 gadu jubileju. Nu, jubileja gan tā nav, apaļās ir jubilejas 52 gadu dzimšanas diena, tā teikt. Apsveicu. Paldies. Es gan tādas svinības nekādas nerīkoju. Man ir svarīgāk ar savu ģimeni sapulcēties un iziet kādās vakariņās. Un tieši ne mājās, bet iziet vakariņās, jo mēs restorāns apmeklējam reti. Reti arī ātrās ēdināšanas restorāns, tā kā mana kundze ir brīnišķīgs pavārs. Viņa ļoti garšīgi gatavo, un mēs to labprāt izmantojam, teikšu tā, bet labā nozīmē un lepojamies ar to. Jā, nu un pēc pauzes, kuru tur ievies vispasaules apjukums 19. gadā, pēc tā bija diezgan aktīvs darba periods, 21., 22., 21. mazāk, bet 22. pagājušajā gadu un šogad ļoti aktīvs darba periods, un tāpēc es arī iesāku varbūt ar savu vecumu, ka 52 gadu vecumā es esmu baigos apgriezienus uzņēmis savā skatuviskajā darbībā. Tā kā pagājušo gadu un šogad ļoti aktīvi muzicēju, tieši koncertējot, koncertdarbību ļoti aktīvi. Un tāpēc savā vecumā es tā diezgan jūtos labā. Otrdien es vēl golfu spēlēju, un piekdien es ar meitu pirms Dobeles skvošu. Mēs esam nolēmuši katru piekdienu spēlēt skvošu. Man patīk skvošu. Jā, es arī ļoti cienu skvošu. Es kādreiz to ļoti aktīvi spēlēju. Tādā pusprofesionālajā līmenī. Pepsi Fórum, bet Pepsi centrā tur savulaik bija tādi neoficiālie mači, kuros es arī piedalījos. Līdz es 2007. gadā ieplēsu ahilē cībslu, un tad man beidzās arī skvošu kortā tas notika. Līdz ar to tad beidzās tāda aktīvā sportošana. Tagad gan mēs ar meitu pagājuši piekdienu pēc tāda mēs jau tur pabumbojamies vienkārši, lai nepazaudētu formu un arī mazliet izkustētos. Foršs veids, kā to darīt. Blakus kortā treneris trenēja vienu savu audzēkni, pabeidz spēlēt un pagaidīja, kamēr mēs beidzam, un pēc tam piedāvāja man uzspēlēt vienu maču. Es saku, nē, es jau nevaru, man nav tāds līmenis, labi. Zini, 2 games nospēlēju, un man bija mēle pār pleciem, un baigi jūtu to, ka fiziski tomēr skvošam, lai varētu spēlēt tādā maču līmenī, ir jāsagatavojas ļoti nopietni. Jā, riktīgi atdeva. Riktīgi atdeva. Man ļoti patīk, tāpēc arī man pirmkārt patīk skvošu, tāpēc, ka tas ir individuālais sporta veids, tu neesi atkarīgs ne no viena cita, tikai no sevis. Tāpēc es arī golfu spēlēju, un tāpēc es braucu ar mocu solo. Un tā. Tāpēc es esmu solists. Acīm redzam, šīs visas lietas paskaidro, ka man patīk izlemt savu nākamo soli pašam. Bez šaubām no tā soļu spēršanas atkarīgi ir arī visi soļu spēršanas procesi atkarīgs no apstākļiem. Bet to virzienu nosaka es pats.
jauns ieraksts pagaidām. Ik pa brīdim jau gatavoju, ik pa brīdim kāds man piedāvājumi ir no dažādiem producentiem un arī komponistiem ik pa brīdim. Bet atkal jāpiemina tas savs vecums, kas man ir devis tādu skaidrību par to, kas es esmu, kurp es eju un ko ar mani vispār var darīt muzikālā sabiedrība. Tāpēc pašreiz es arī jauns ieraksts neizdodu, jo tas pats par sevi process ir ārkārtīgi interesants, radoši piepildīts, tāpat arī finansiāls, laika un tehniskos līdzekļus prasošs process. Un tas nav tik vienkārši. Kādreiz es to darīju pašā par sevi saprotamā veidā. Un tagad es jau pie savu vecumu atkal sāku mazliet būt tāds praktiskāks, pragmatiskāks. Sāku domāt, kas man no tā, kas sabiedrībai no tā. Kādreiz es vienkārši spēru soļus uz priekšu un pēc tam tikai domāju, vai vajadzēja to darīt. Tāpēc es tagad mazliet pārdomāju, kāda varētu būt atdeva man pašam no tā un gal arī sabiedrībai. Tāpēc man ieraksts beidzamajā laikā ir tādi retāki. Protams, notiek ieraksti un ir vairākas sagataves. Ar manu draugu Māru Ozolu mēs esam vairākas sagataves izveidojuši. Tāpat ar Arturu Palkeviču ir iesākts nepabeigts uz Ziemassvētku laika. Būs gatavs jau pagājušajā gadā sagatavotais Jura Luģinieka skaņdarbs. Ļoti skaists dziesmiņa tāda. Ar Oskara Dēgļa vārdiem pagājušajā gadā mēs bišķi par vēlu nedēļu pirms Ziemassvētkiem tā bija gatava, un tad, lai to publicētu, laiks bija pārāk maz, un tāpēc nolēmām, ka šogad to darīsim. Tur arī vēl dažas korekcijas jāveic, ir tieši vokālajā celiņā, ko es gribu izdarīt, lai man pašam būtu vismaz apmierināts prāts par to, ka es esmu izdarījis līdz galam visu, lai nav tā, ka sasteigts ieraksts ir, kas dažkārt gadās, un dažkārt tas neietekmē dziesmas popularitāti. Var minēt kaut vai dziesmu Rozā, kas 2010. gadā tika izdota. Es viņu ieskaņoju savā mājas skapī kā demo versiju, un beigās, kad es biju gatavs ieskaņot to studijā, tad no tā ne čika nesanāca. Nedabūju to emocionālo lādiņu, kādu es biju ielicis tajā demo, sliktajā signālā, bet arī tā atstāja, redz, un dziesma nemazāk populāra, vai tur ieskaņot skapī vai profesionālā studijā. Tā kā tur arī ir savs interesants veids, kā izskaidrot dziesmas popularitāti. Nav obligāti jābūt tā ierakstītai superprofesionāli vai superprofesionālā veidā. Bet tā gatavoju, varbūt arī sataisīšu sava alter ego projekta N-Works remiksu izlasi, jo pat ir 14, 13 ir gatavi, 14. ir pašreiz procesā. Ivo Grīsniņam Grīslim izveidoja vienu tādu vieglu drum and bass jungle versiju viņa dziesmē Pāri, kas pat tika izdota. Tā pašreiz tiek arī apstrādāta un būs gatava tā kā 14 skaņdarbu remiksu izlasīt, ir gatava. Jāsavācās arī. Nevar vēl, dēļ savas tādas radošās aizņemtības, nevar atrast radošo pauzi, kad pieslēgties tam otram projektam, jo tur ir arī tāda sava veida apdzīvošana vajadzīga. Tev jāapdzīvojas ap to projektu, tev pašam sevī jādzird, kā tās dziesmas secībā tiek izvietotas. Tev jāredz, kāds būs tas albuma vāciņš, tev ir jāsaprot, ko tu darīsi ar to. Pēc tam, cik tu sociālajā vidē viņu aktīvi popularizēs, reklamēs. Tāpat vai kādam būs vēl kāds ekstra videoklips jāizveido vai nē. Tā ir tāda vesela radošo soļu kopums. Un tos dažus soļus es ik pa brīdim paspēru, tur izveidojot remiksu vai padomājot par nosaukumu, bet tā viņi visi kopā vēl nav savilkušies, tāpēc es arī nesteidzu. Bet vienmēr izdot projektu līdz decembrim skubina faktiski Latvijas mūzikas ierakstu gadu balvu, jeb zelta mikrofons, jo tie ieraksti, kas ir izdot līdz 1. decembrim, var pretendēt uz tā gada balvu. Līdz ar to tas mazliet mudina tevi pasteigties līdz tam 1. decembrim izdot, lai tu vari pretendēt arī reāli uz, vismaz savās iedomās var pretendēt uz balvu. Jo tādam nepopulāram projektam tikt pie balvas ir ļoti sarežģīti. Tiesa gan es 2009. gadā kā N-Works arī saņēmu gada balvu. To gadu man paveicās. Tātad tu mēģināsi uz decembri tomēr visu uzspēt, ja? Es ceru, ka tagad, līdz svētkiem valsts ir diezgan daudz darāmā pašam. Ļoti aktīvs. Aktīvi, jā. Man patīk, es esmu tāds arī, kuram patīk aktīvi darboties, un mana meita ir tieši tāda pati. Nevar mierā nosēdēt, vajag visu laiku kaut ko darboties, ņemties. Vai tas ir labi vai slikti, es necenšos pat spriest. Man vienkārši tas tā ir.
Un es labi jūtos, ja es esmu darbā. Tajā lielās pauzes, pasaules pauzes laikā, tad es tā varbūt nejūtos otrajā piegājienā tik labi. Bet pirmais piegājiens, tad, kad 19. gada martā nostopēja visu, man dikti labi patika. Es arī biju no savas skrējiena, bišķiņ 25 gadu skrējiena, tāda, var ievilkt telpu un beidzot atvērt tās mapes datorā, kuras visu laiku bija tajā sekundārajā, prioritārajā režīmā. Tik daudz, kas bija izdarāms un tik daudz arī izdarīja. Un vēl daudz lietas uzsāk arī tajā. Kaut vai vingrināties perkusijas un tādas lietas. Tā tas man arī patīk. Viss notiek īstajā laikā un vietā. Nu jā, tieši tā. Viss notiek tad, kad tam ir jānotiek. Tas ir ļoti svarīgs tāds pasaules skaidrojuma vai apziņas veids. Visam ir jānotiek tieši tajā laikā. Jo man tas arī vienmēr saistās ar dzīves labajām un arī sliktajām lietām. Tu esi tur, kur tev ir jābūt. Tur apstākļi ir tā veidoti, un tavu dzīvi attīstīt tā, lai tu būtu konkrētajā vietā, konkrētajā laikā. Un tāpēc arī saruna ar tevi arī man šķiet, tā tam bija jānotiek. Tieši tā. Klau, bet man tev būs tāds nedaudz provokatīvs jautājums, jo, klausoties tevi stāstītajā, pamanīju, cik brīvi un pat ar tādu prieku tu stāsti un runā par savu vecumu. Un es teikšu tā, ka nav nemaz tik bieži sastopams, ka cilvēks neizvairās par šo tēmu runāt, kad ir runa pašam par sevi, par savu vecumu, kur ir sasniegts, kā runā, vai ne, krīze ir parasti ap 40 uz augšu, jo, nereti cilvēkiem kļūstot vecākam tomēr ir daudz izaicinošu pārdomu un sajūtu, gan ķermeniski, gan par dzīvi un dzīves jēgu un dzīves laikā sasniegtajām lietām. Bet tu uz to tā gaiši skaties, kā tas nākās. Jā, bet iedomājies, cik tas ir forši, ka tu vari kļūt vecāks. Cik vispār ir forši, ka cilvēks no rīta var pamosties, atvērt acis, Iekrītu. Ieraudzīt sev spogulī, sajust vēl labākajā gadījumā sev tuvinieks blakus, siltu roku, sagatavots brokastis. Bērns, kuri steidz uz skolu, mazliet pikti par to, ka bija jāmostās tik agri. Tas ir tik forši. Tur jau tā dzīve arī ir tajā visā. Un, jaunākiem cilvēkiem tas vieta secina vienkārši. Viņi vēl nav dzīvi iepazinuši. Viņiem nav vēl dzīves biedri blakus. Viņiem nav bērnu, kur vēl mazbērni. Man ir mazmeita jau 2 gadu veca, Otīlija. Tas taču ir tik baudāmi. Dod Dievs tikai, lai tam visam pietiek laiks. Vaļas brīžu tā. Laiks jau pietiek visam. Laiks ir tik, cik tas ir. Tāpēc es ļoti priecājos par katru gadu, kas nāk klāt manai dzīves pieredzēji. Svarīgākais cilvēkam, lai tu fiziski vari nest kā sevi tiešā, tā netiešā veidā uz priekšu. Kamēr tas ir, kamēr tu fiziski vari, tur nav nozīmes, vai tev ir 65 vai tev ir 25. 65-gadīgam cilvēkam vienīgi ir daudz lielāka dzīves pieredze. Un tā ir baigā bagāža un baigā vērtība, ko jauns cilvēks nekādā veidā nevar ne nopirkt, ne iegūt. Viņš var tikai izdzīvot. Jā. Tāpēc es priecājos par katru nākamo gadu. Negatīvajām lietām jau arī ir ļoti svarīga nozīme. Tas ir tieši tāpat, kā ziemai svarīgi būt, lai mēs varētu kaifot par vasaru. Tieši tāpat arī jābūt ir negatīvām lietām, lai saprastu, cik labi ir pozitīvās. Protams, es vairāk dzīvoju, un arī man ģimene dzīvo vairāk nosvaroties uz labo pusi, mēs vairāk gūstam baudu no labā. Bet saprotam, ka ir brīži, kad sanāk tās negatīvās lietas dzīvē, bet ar tām mēs cenšamies daudz nerotaļāties. Ja? Protams, fokus turēt uz pozitīvo, uz plusu, uz baudu, uz prieku, laimi, bet ļoti labi respektējam negatīvās lietas, ar pietātu uz tām. Jā, un tu iepriekš minēji stāstot par savu aktīvo dzīvesveidu, un ka tev tiešām ir svarīgi būt aktīvam, ka tu gūsti baudu no tā arī, kā jau tu vārdu šo mini vairākas reizes, bet tev arī tas laiks ir tomēr vajadzīgs priekš ģimenes, vai ne? Un es arī dzirdu, ka tu ļoti esi ģimenes cilvēks. Jā, bez šaubām. Man ir divas, es esmu arī priekš sevis daudz vairākas atziņas guvis, ka man dzīvē ir divas tādas primārās piramīdas, uz kurām es būvēju savu dzīvi. Tā ir ģimene un mūzika. Es, protams, mācos arī tikt ar to galā un zin kā, tā ir tā dzīves skola, kur es eju cauri, un te atkal atgriežoties pie savu vecumu, es priecājos par to, ka man ir jau 52, ka es varu būt daudz vērtīgāks šīs ģimenes dzīves spēlētājs.
Paldies Dievam, ka tā viss ir iegrozījies, ka sieva ir man izturējusi šos 32 gadus. Mums tulīt, 32 gadi. Laulībā būs novembrī 29. Tas ir tā, bet tam arī jānotiek tā ir. Es uzskatu, ka tas ir tā Dieva dāvana saņemt tādu ģimeni, kā man ir. Tāpēc arī tur riskēt ar to nebūtu baigi prātīgi. Tad es arī mēģinu tādā veidā savus vaļas brīžus, bez šaubām arī neatņemot mūzikai, un to mana ģimene ir jau kopš pašiem pirmsākumiem iepazinusi. Es vienmēr kopš mana ģimene ir kopā ar mani, es vienmēr esmu bijis mūziķis, un mana ģimene jau no pašiem pirmsākumiem ir pieradināta pie mana dzīves ritma, kas ir nenormāls varbūt parastajam ikdienas cilvēkam, kuram ir no 9 līdz 5 darba dienu, darba laikā. Līdz ar to tas arī ir tāds rokā jau iet, nekādas īpašas negācijas neizraisa. Tas, ka es varbūt biežāk sēžu pie datora, jo es pats administrēju visu savu skatuvisko darbību, nav man ne menedžeri, ne administratori sociālajiem tīkliem. Es to daru visu pats, un līdz ar to arī visa tā administrēšanas, producēšanas, menedžēšanas procesu tos es veicu pats, un tas prasa sēdēt pie datora mūsdienās. Forši, ka tāds dators. Un teikšu godīgi, es esmu mazliet IT atkarīgs, man patīk, labā nozīmē. Man ļoti patīk darboties ar datoru. Es labprāt arī, vairs gan tas nav tik nepieciešams, bet pirms kādu laiku es labprāt saviem paziņām un radiniekiem laboju dators, attālinātā kaut vai veidā. Tas man bija tāds prieka darbs, hobija darbs, ko es labprāt īpaši Windows vides, jo tās ir ļoti niķīgas, un man ļoti patīk Windows vide. Es pats lietoju Windows vidi. Mac vidē tur nav ko darīt, tur vienkārši ievēc instalācijas failu un noņem, viss tur nekas pārējais, viss tiek izdarīts. Un tāpēc es varbūt arī Maķenīt ģimenei nevēlu tik daudz laika, cik man gribētos. Bet mans tiešais pienākums mūzika, ar kuru es pelnu iztiku, visam visai mūsu ģimenei, līdz ar to tas arī ir saprotams. Nav lamo bez ļaunuma šajā gadījumā. Es atņemu laiku vairāk kopīgiem ģimenes brīžiem, bet ģimene to saprot, ka es ar to galā daru sev tīkamu, apmierinošu darbu, plus tā ir kaut kāds arī materiāls labums visai ģimenei. Tā kā tāds kompromiss tiek atrasts ar to, ka uz kaut kādām manām aizņemtības reizēm ģimene piever acis. Lai gan es pats gribētu, biežāk, bet varbūt arī, kas par bieži, tas par skādi šajā gadījumā varētu darboties, jo arī 32 gadu laikā mēs tomēr esam tik ļoti pieslīpējušies viens otram, es par sievu konkrēti runāju. Mums jau pat nav jārunā, mēs jau arī bez vārdiem zinām, ka tas vienam patīk, tas otram patīk, tas vienam nepatīk, tas otram nepatīk. Un mēs jau par to vairs pat nerunājam, kur vēl mēģinam virzīt uz to. Tāpēc tā, jā, bet tā ģimenes lieta man ir ļoti, ģimene kā tāda, tā mani tur grožos, dzen uz priekšu, ļauj būt laimīgam galu galā, un tā jau cilvēka tāda man šķiet ir augstākā pakāpe, gūt baudu, gūt laimi no tā, kas notiek ar tevi ikdienā. Ģimene, mūzika, tās divas tādas, negribas teikt stihijas, bet virzieni, divi cilvēki, tie ir tie kas mani tur uz tur uz viļņa, dzīves viļņa. Jā, vai tev jau ir vienmēr bijis tā, ka ģimenes loma ir bijusi tev tik ļoti nozīmīga? Vai arī tu dzīves laikā esi kaut kā nonācis līdz tādai stiprai apziņai par šo? Jā, bez šaubām tur arī mana dzīves pieredze, acīm redzot, devusi kāda ar tavu ir. Cik es zinu, savu vecvecāku dzīves laikā, gan mans vecais tēvs, gan mans vecvectēvs bija ļoti šarpi kungi. Un tur nelīmējās īsti tajās ģimenes lietās. Mana vecā mammas mamma arī neprata, vai ar viņu neprata sadzīvot viņas vīri. Viņai tādi bija vairāki. Mana mamma mana tēva izšķīrās, kad man bija 5 gadi. Es dzīvoju pēc tam audžtēvu audzināts, ļoti priecīgs un mīlēju savu audžtēvu. Un tas man, acīm redzot, ir licis domāt, kāpēc mūsu ģimenē vienmēr ir tēvs ar mammu vienmēr kaut kur ir bijuši nesaskaņā. Un es, acīm redzot, biju nolēms, ka manā gadījumā tā vairs nebūs. Līdz šim brīdim, paldies Dievam, tas notiek tā, ka mani bērni aug ar mammu un tēvu kopā, ar savu īsto tēvu un mammu.
Un tāpēc es arī cenšos būt kā paraugs saviem bērniem. Ne visā, protams, nevajag arī visā būt, bet tajā ikdienišķajā ģimenes dzīvē, kas spodrinātu ģimenes vērtību kā tādu. Kad vārds ģimene tev ir kaut kas ļoti cēls, uz ko ir vērts cilvēkam tiekties. Un tā. Īsumā. Un kā tu minēji iepriekš, ka tev pašam bērnībā bija arī ne tik laba pieredze uzaugot un redzot piemēru, vai tu varētu padalīties vairāk par to, pie kā tu pats nonāci, domājot par savu ģimeni nākotnē? Piemēram, šīs ir tās lietas, kuras es gribētu tiešām darīt citādāk, lai neatkārtotu to stāstu. Redz, droši vien jau tās arī nav tās negatīvās vai ne tās labākās lietas. Tām tā bija jābūt, lai es nonāktu pie savām atziņām. Iespējams, es esmu izredzētais savā dzimtā rutuļos, kuram beidzot pieleca, cik svētam jābūt vārdam ģimenei. Es nezinu, varbūt, es tik tā varbūtību pieļauju. Lai gan, ja jau nebūtu mīlestības un nebūtu ģimeniskā sajūta, tad jau mans arī nebūtu vispār. Man tēva nebūtu un tā tālāk. Tā kā tur arī savu skaidrojumu ir. Mazam esot, es neizjūtu tādu trūkumu pēc tēva, jo es augu ar auģu tēvu, un viņš faktiski aizvietoja tās tēva sajūtas, cik man bija nepieciešams. Jo pats par sevi es biju un joprojām esmu ļoti patstāvīgs. Man nav nepieciešams, un es agri sāku dzīvot tādu patstāvīgu dzīvi. Varbūt pateicoties maniem brālēniem, kur ir 2 un 4 gadus vecāki attiecīgi. Ar viņiem mēs gan dzīvojam kādu laiku vienā dzīvoklī, gan pēc tam mācījāmies vienā skolā, Rīgas 3. vidusskolā. Un viņi vienmēr man bijuši blakus ir, un tā kā vecāki tādi aizstāvji un vienmēr tāds balsts, kuras arī pirmās pieredzes caur viņiem agrāk ieguvu, turpat izmēģinot cigaretes vai kādu alu iedzerot, ja. Ja viņam 14 gadu vecumā tas iznāca pirmo reizi uzpīpēt, tad man 10 gadu vecumā attiecīgi uzreiz, jo mēs to darījām vienlaicīgi. Tā kā es varbūt ieguvu tās savas dzīves pieredzes agrāk. Vai labi vai slikti, nezinu. Pašreiz es nesmēķēju, jā, nedomāju vairs smēķēt. Priecē. Tas tā, arī jānonāk līdz tādam brīdim. Tā kā iespējams, jā, tā bērnības visas tā notikumi, apstākļi man ir noveduši līdz savas sapratnes tādā izveidošanai par to, kas vispār ir dzīve, ko tu tajā dari un cik tev svarīga loma spēlē ģimeni. Kā es sacīju, man tā ir viena no svarīgākajām lomām ģimeni. Jā, un es dzirdu, ka tu to vēlies arī nodot saviem bērniem, vai ne? Un vai tu varētu padalīties vēl ar to, kas ir tās vērtības, kuras jūs abi kā vecāki vai arī tu kā tēvs vēlētos tiešām nodot saviem bērniem un ko tu jau mēģini praktizēt? Lai viņi uzaugot varētu kādu dienu teikt, ka šīs ir tās lietas, ko mums vecāki iemācīja. Mīļums, tas ir pats pirmais, mīlestība. Mēs esam ļoti savā starpā mīļi, un tas man ir pašam ārkārtīgi svarīgi. Un bērniem tieši tāpat. Man ir 2, meitai ir 30 gadu šogad, dēlam pēc mēneša būs 16. Liels puika jau pat šogad sāk mācīties arī Mediņu mūzikas skolā par džēza pianistu. Pirms tam arī spēlēja klavierus 8 gadus mūzikas skolā. Tavās pēdās. Klasiku. Jā, un tagad viņš ir tiešām, es jūtu viņā sevi bērnībā, jaunībā. Tā tieksme uz mūziku, tieksme pēc tādas pilnveidošanās muzikālās, tā ir tāda redzama un jūtama. Aizvakar viņš bija uz vienu kaut kādu krievu reperu aizgājis. Andrija salā un atnāca mājās pēc koncerta, uzreiz apsēdās pie datora un sāk veidot savējo versiju tai dziesmai. Tik forši. Jā, droši vien tev ir prieks redzēt, vai ne šādas mirkļus? Jā, ļoti prieks redzēt tiešām. Es bērniem, es nezinu, tagad arī mazmeitu redzot mazu, piemēram, līdz 8, 9, 10 mēnešu vecumam, tas bērniņš ir, manuprāt, tāds vēl ne šajā pasaulē, viņš dzīvo vēl citā pasaulē. Viņš neredz mūsu, nedzird, it kā, protams, dzird un redz, bet es tā virspusē skatoties, tas cilvēks vēl ir nepieskaitāms tai saprotamajai sabiedrībai. Un tad jau ap 10, 11 mēneši, jau gadu vecumā viņš sāka jau saprast, kas ir 1, 2, 3, 4, sāk atpazīt, sāk jau mēģināt runāt un izpaust emocijas, un tad jau tas cilvēks sāk attīstīties. Un tad ir
īstais brīdis ar viņu arī kopā, man šķiet, būt vecvecākiem. Mēs arī necenšamies pie sevis mazmeiti ļoti bieži ņemt, jo tomēr mēs uzskatām, ka bērniem ir jāaug ar vecākiem. Protams, tur sestdienā vienreiz, divreiz mēnesī, piemēram, 2 sestdienas var kādu brīdi padzīvotās ar vecvecākiem. Nu, kad jau mazbērns kļūst vecāks, tad, protams, varam apmeklēt arī kopā kādas kino, teātras, mūzikas sarīkojums un vēl kāds cits mākslas pasākums. Mākslu katrā ziņā. Jo es bieži tiku vests bērnībā Omītes pavadījumā ar savām māsicām uz operu, ar savu mammas mammiju. Tā mēs viņu saucām uz citiem kultūras pasākumiem, un varbūt tāpēc arī manī kultūra ir tik dziļi iesakņojusies, ka man bez tās būtu dzīvot ļoti sarežģīti. Es nevaru iedomāties sevi bez kultūras, un kultūra arī ir viena no izklaides veidiem, kuru mēs cenšamies patērēt un cenšamies arī visādos veidos atbalstīt kultūru. Jo šķiet, ka tāda attīstība prāta var notikt tikai ar kultūru. Tāda mums ir tāda uzskata, un tāpēc mēs labprāt paši patērējam un labprāt iesakām arī citiem. Nu jā, un bērniem tāpat arī caur bērniem mēs to kultūru patērējam, un arī latviešu valodas kaut vai zināšanas ar jaunieti man iet grūtāk. Viņš aug tagad laikmetā, kas ir tendēts uz anglicismiem, uz angļu valodu. Pasarg Dievs, taču es latviski nerunāšu, neteikšu tādus vārdus. No. Jā, tas ir no way. Jā, tagad viņi saka, obviously es tev teikšu tā, ka tā viņi runā, un tas ir man nepieņemam. Un es cenšos arī dēlam mazliet, protams, netraumējot viņu un nemēģinot viņu izņemt no tās tendences vispārējās, kas uzreiz varētu viņu nošķirt no pārējiem. Es to apzinos. Bet es cenšos viņam lūgt vismaz man WhatsAppā rakstīt ar pieturzīmēm, izmantojot visu interpunkciju, jā, lai nebūtu tāda kļūda. Un arī pareizajās formās vārdus veidot. Un arī, protams, ar pareizajām to rakstīt ar lielo burtu un tam līdzīgi. Īsāk sakot, kaut kāda gramatika elementāra. Jā, lai valodas vērtību dod tālāk. Lai valoda viņam nepazūst, lai latviešu valoda. Jo tādā veidā mēs varam tikai saglabāt latviešu valodu. Pauģu paudzēs, liekot saprast, kā ir pareizi latviešu valoda. Dabīga valoda aug un attīstās un papildinās ar svešvārdiem, internacionāliem vārdiem. Tas ir normāli. Bet pamatvaloda ir jāzina latvietim. Un tad puika bija maziņš, 4 gadu vecumā, viņš nāca uz rādio kaut kāds bērnu stāstiņas ierunāt bērnu dienā 1. jūnijam. Un tad viņš sev pieteica. Es gan viņam ieteicu tā. Viņš pieteica Edvards Rutuls. Latvietis, man ir 4 gadi. Un man tas ir saglabāts. Cik jauki. Jā, latvietis. Viņš jau tāds ar tādu es burtu līdz galam prāt izteikt. Cik mīļi. Superīgi, jā. Jā, un tā ar bērniem, tāpēc mēs cenšamies būt ļoti cieši. Kā es tā, man sieva, mēs ļoti mīļi, mums ir dažādas savas mīļuma izpausmes veidi, kā 4 bučas, 3 bučas un tā tālāk, kad mēs vienlaicīgi sabučojamies. Visi. Tāda sīkumiņa tāda, bet tie, kas pušķo dzīvi un arī dara laimīgākus. Manuprāt, arī bērniem ir jābūt tik labai pieredzēji no vecākiem, ka viņi cenšas būt paši mīļi un audzināt mīļus savus pēctečus. Tam mīļumam ir jāņem virsroku tik un tā. Tam nav jābūt tādam uzspiestam un ļoti redzamam. Bet ģimenes lokā, kur mēs esam tikai paši ģimenes locekļi, tas nav jāslēpj. Un tas ir viens no tādiem pamatvērtībām, ko mēs nevis audzinām, bet tas laikam mūsos pašos ir un tas arī bērnos ir. Un līdz ar to tāds vispusēja sadarbība, kā no bērnu puses, tā no mūsu puses. Bet tai primārajai lietai, ko es uzskatu, vecākiem ir jābūt kā balstam. Jābūt pirmkārt vienmēr aizsniedzamiem. Tā, lai vismaz, līdz pilngadības sasniegšanai, jo jābūt ir sasniedzamiem jebkurā laikā, jebkurā vietā. Protams, izņēmumi ir tad, ja tu ceļo uz ārzemēm kaut kur, tad būtu vēlams, ka viens vecāks vismaz ir sasniedzams. Ja abi nav klātesam, tad jāatstāj ir vecā mamma kā tuvumā, lai varētu vienmēr būt, kam palūgt nepieciešamības gadījumā palīdzību. Visdrīzāk, ka tā nenotiks, kā vajadzēs, bet vienmēr ir jābūt tam B plānam. Un es uzskatu, ka vecāki tīri fiziski vispirms ir tādi, kuriem jābūt ir aizsniedzamiem. Tad jau, protams, ir emocionālā lieta, otra, kas arī ļoti svarīga, varbūt pat primārā.
ka tev jābūt vienmēr emocionāli aizsniedzamam, lai ir ar ko aprunāties. Pirmais, kam jautā, tas ir tēvs vai mamma. Klausies, kā man rīkoties, ko man darīt. Vai kā tu domā? Es pareizi rīkošos. Tādām sarunām jānotiek ar vecākiem, un lai tādas sarunas notiktu, tev ir jābūt ļoti labās attiecībās ar savu bērnu. Jā, es tieši gribēju jautāt, kā jums tas ir izdevies, jo tas tāds ļoti apzināts un arī tāds pamatīgs ceļš, lai vispār izveidotu šo saikni. Jo, protams, ka nepietiek ar to, ka kādu dienu vecāks izdomā paziņot bērnam, tu vari tagad man uzticēties. Ja vecāks varētu būt vienpersonisks, ja nebūtu vajadzīgs pēcteču radīšanai 2 cilvēku savienošanās, tad tas būtu daudz vienkāršāk. Tad patiešām būtu tā, ka ābols no ābola stāla nekrīt. Tad pēcteči, ja būtu iespējams, ka vīrietis bez sievietes klātesamības var radīt bērnus, tad tas būtu vienkārši. Tad tas būtu man kopija vienkārši. Bet tagad ir tie 50 vai citādākās procentuālās attiecībās sadalīts 60-40 no viena, no otra. Un tad no tevis ir tikai 50 vai bišķi vairāk vai mazliet mazāk. Atkarībā no tā, cik tu spēcīgs esi pēc savas enerģētikas. Un līdz ar to tev ir jārēķinās, ka tavs pēctecis noteikti būs arī ar tā otra cilvēka raksturiezīmēm. Tad kā tas līmējas kopā? Jā, tāpēc nevar tā droši pateikt, ka es zinu, kā rīkoties. Tāpēc visdrīzāk ir tad abiem vecākiem būt vērtīgi padalīties sarunās ar savām sajūtām un meklēt risinājumu. Bet ir jautājumi, kurus ērtāk uzdot tētim vai ērtāk uzdot mammai, kas arī ir saprotams un kas savukārt atkal katram no vecākiem dod tādu savu vērtības pazīmi. Nekādā ziņā pārākumu, bet vērtības kā vispār, kā vecāka apziņu. Un, bez tēta jau nekur, vai bez mammas jau nekur šajā jautājumā. Un tad nav runa par konkrētiem jautājumiem, par vispārīgi tas ir. Un tā arī ir tā. Acīm redzami, tas ir jāieaudzina bērnos no paša šūpuļa. Es minēju par tiem 8, 9 līdz 1 gada vecuma mēnešiem. Tas gan neatiecas uz vecākiem, tas vairāk attiecas uz vecvecākiem. Tas, par ko es stāstīju. Jo vecāks jau, radītājs jau jūt savu pēcteci jau no mamma īpaši, jo tad, kad viņš ir mamā vēl vēderā iekšā. Tad jau viņiem veidojas saikne ar ārpasauli, abiem viena saikne ar ārpasauli, pēc tam, protams, vienam ar otru, bērnam ar mammu. Un tēvs jau tur ir tikai klātesošs kā tāds no malas. Tāpēc tēvam gūt virsroku ir ļoti sarežģīti un arī nav vajadzības. To nosaka paši apstākļi, kurš ņem virsroku. Audzināšanā vairāk tēvs ir tāds dominējošais ar savu viedokli par to, kā būtu jāaudzina bērni vai mamma. Bet ar mammu saikni bērnam vienmēr būs tuvāk. Tur nav 2 domu un arī nevajadzētu. Tēvam ir citi pienākumi. Bet arī jābūt mīļam ar saviem bērniem, absolūti. Ne mazāk mīļam kā mammai ar bērniem. Jā, es tad pārietu no tādas plašākas sarunas par ģimeni uz nedaudz sašaurinātu tēmu par laulību. Jo tu stāstīji, ka jūs pa šiem gadiem esat, kāds bija tas vārds, pieslīpējušies, ja? Jā, es tā ceru, ka esam. Droši vien, ka tā. Bet jā, katrā ziņā pastāstīja lūdzu vairāk par šo slīpēšanās ceļu, kas daudziem ir arī aktuāla tēma savās attiecībās. Jāsaka, ka mēs ar Ilūtu esam absolūti atšķirīgi cilvēki. Un tad, ja paraugās uz iepriekšējo laiku posmu, tad šķiet, ka tas ir arī pareizais. Kā vislabāk kopā dzīvot ar pilnīgi atšķirīgiem cilvēkiem. Mums ir maz kopīgi interešu, kas reizēm gan varbūt neskumdina, bet tādu nelielu varbūt nožēliņu sevi ļauj iezakties tādai nožēlē, ka redz, mēs varētu kopā uzspēlēt skvošu vai kopā aiziet uz rock koncertu. Es kā piemēru minu. Mūzikā mēs esam diezgan līdzīgās. Līdzīgi gauma mums ir. Bet tur jau tas labums arī ir, ka mēs tādā veidā slīpējoties necenšamies viens otru pārspēt. Ja mums būtu līdzīgas intereses, tad mēs censtos viens otru pārspēt kaut kādā veidā. Es pieļauju. Tagad mēs katrs pa savu lauciņu darbojamies. Un tad, kad ir tie kopīgie brīži, tad mēs runājam nevis par to, kas mums katram ir savs interesants, bet kas mums kopīgi ir interesants. Un tad to, ko mēs kopīgi aprunājam, to interesanto, to mēs ikdienā nepatērējam. Tātad mums paliek par ko runāties tajos brīžos, kad mēs esam kopā.
Tad, kad mēs neesam kopā, tad mēs runājamies par, nevis savā starpā, bet ar saviem dombiedriem par sevi interesējušām lietām. Man liekas, ka tas ir acīm redzams kaut kāds labums, jo jau mēs 32 gadus kopā esam nodzīvojuši. Nu, un runājot par sliktajām reizēm, tādām strīdu reizēm, nesaskaņu reizēm, bez šaubām tādas ir. Es nezinu, nevienu cilvēku, kuram tādas nebūtu. Tās arī mūs stiprina, jo es gan parasti dominēju ar savu viedokli. Tādās reizēs, es pēc rakstura tāds vienkārši esmu dominējošs solists. Tās ir reizes, kas mūs noved pie tādām atziņām, kā padoties ir viegli, cīnīties ir grūti, bet bez cīņas nav nākotnes. Tā apmēram. Es mēģināšu paskaidrot vairāk tas, ka nekādā gadījumā nedrīkst teikt nē. Vienkārši pagriezt muguru un aiziet. Uz ko es esmu pats arī vienmēr pastāvējis tādās reizēs, kad ir nesaskaņas. Mums ir jāizrunā līdz galam, lai šis jautājums tiktu atrisināts un mēs varam pielikt tam punktu un dzīvot tālāk. Protams, ka ir nonācis līdz tādām arī izmisuma reizēm, kas liktu varētu būt spērt pārgalvīgus soļus. Bet, kā es iepriekš sacīju, pagriezt muguru un pateikt, nē, tas ir visvienkāršākais. Tas ir tieši tas pats, kas aiziet uzlikt cilpu kaklā un pakārties. Kas, manuprāt, arī, protams, ir ārkārtīgi daudz visdažādāko apstākļu, kas nosaka tādu rīcību. Bet man gribas domāt, ka tā ir tāda sava veida gļēvulības izpausme. Kā pakārties, tā arī pateikt nē. Es domāju, kopdzīves saistībā. Pateikt nē, ikdienā ir ļoti svarīgi arī. Un tas arī jāiemācās ir, bet pateikt nē otram uz aicinājumu dzīvot tālāk kopā, tas ir ļoti gļēvi, manuprāt, īpaši vīrietim. Ja to kādreiz teiktu sievieti, tad mēs mēģinām saprast, kāpēc tādos brīžos, kā nesaskaņa brīži, mums rodas, no kurienes rodas, kas ir cēlonis, kāpēc mums rodas šīs vēlmes uzsprēgāt, pakasīties mazliet, kas arī acīm redzam ir vajadzīgs cilvēkam tikai līdz kaut kādai normālai robežai, lai tas neaizvainot vienu vai otru. Cieņpilnā veidā, ne? Jā, cienījamā veidā tieši tā. Un tāpēc varbūt mēs arī esam mēģinājuši līdz šim brīdim būt kopā un šos cēloņus novērst, lai nākamreiz tādu domstarpību nerastos, bet tāpat jau rodas. Acīm redzam, tas ir neizbēgami laulības dzīvē un kopdzīvē bez domstarpībām, un tas arī ir jāapzinās. Bet pats galvenais, ko mēs cenšamies ar sievu, neturēt sevī ilgi iekšā to negatīvo nesaskaņu cēloni, izrunājam, ja sanāk. Un vēl es tagad mēģinu arī dzīvot pēc principa, ka tas, kas viss ir bijis, jāaizmirst ir. Es domāju par sliktajām, negatīvajām lietām, tās ir jāaizmirst, jo tās neko labu tev nākotnē nedod. Ja reiz tu esi guvis atziņu no tām par savu kļūdu, kādu pieļauto, ar to arī pietiek. Tev nav jātur visu mūžu, kā mēs līdzīgi mūsu latviešu tauta visu laiku turam otrā pasaules kara pārdarījums prātā un nevaram to aizmirst un ņemamies ap to. Man šķiet, ka tas ir liekas emociju laika un vispār esības tēriņš. Jā, nes to rūgtumu sev iekšā nevajag. Protams, tam ir ar visu cieņu jātiecas, bet ne jau pārākā pakāpē, kā tas pie mums notiek. Un līdzīgi arī ar savas dzīves negatīvajiem notikumiem un gadījumiem. Nevajag tos nest. Gūst no tiem atziņu, saproti, ja tu esi pietiekami saprātīgs cilvēks, to pietiek ar vienu, maks 2, 3 reizēm, lai pieliktu punktu, vairs par to nevajag domāt, nerunā. Un tev arī, tas nozīmē arī līdzīgi, kā mēs cenšamies nemultiplicēt slikto lietu sajūtu. Un tieši otrādi multiplicēt sevi labo lietu sajūtu. Kāpēc es arī stāstīju par to, ka pagātnes negācijas vajag aizmirst? Vismaz censties aizmirst. Vajag, ko nozīmē vajag? Censties aizmirst un tieši tādā pašā veidā kultivēt, multiplicēt tās labās domas, kas arī tām gan ir jāļauj vēlties pa kalnu lejā un veidot sniega bumbai lielākai, ka tā uzsprāgt reāli arī un arī dzīvē realizētos. Varētu arī teikt, ka kalibrēt savu ikdienas fokusu uz to labo tieši un neiegrimt nebeidzošā rūgtumā un nožēlā par kaut ko. Precīzi. Jā. Tu minēji to, cik ļoti jūs abi ar Ilūtu esat patiesībā atšķirīgi un strādājot ar daudz pāriem mediācijā un zinot arī daudz līdzcilvēku stāstus.
var droši secināt, ka ir tiešām daudz pāru, kuriem tieši šis aspekts var būt diezgan izšķirošs attiecību beigšanai. Jā. Pasakot, zini, mēs esam vienkārši pārāk atšķirīgi un nav jēgas vairāk turpināt. Bet šeit esi tu un Iluta, kur esat jau 32 gadus laulībā un apzinoties, cik dažādi jūs esat. Bet tu joprojām šeit sēdi un ar degošām acīm runā par savu sievu un jūsu laulību. Kā jums tas ir izdevies? Mēs jau esam izredzēti ar Ilutu. Mums ir 2 bērni un mazbērns arī. Un tas arī ir, man liekas, pamatā. Pēcteči meita pie mums nāca, mums jauniem vēl esot, attiecīgi 21 un 20 gadu vecumā. Man bija 22, Ilutē 21. Pusotru gadu iepriekš mēs apprecējāmies. Jā. Dēls jau atkal savukārt pieklājīgā vecumā, 36 gadu vecumā. Un tāds mums diezgan labs bija tāds pārdomu posms. Un paldies Dievam, ka dēls arī pieteicās nākt pie mums ģimenē. Super, tagad puikam 16 tūlīt būs, bet mēs jau jūtamies līdz ar viņu jaunāk arī. Dažas no iezīmēm, kuras es jau iezīmēju stāstot par dzīves notikumiem dažādiem. Tā uzticēšanās. Arī par to dominēšanu, protams, tā ir jāsaprot. Mēs par to esam runājuši arī, ka nevar abi dominēt vienādā spilgtumā, ka vienam vai otram ir jāpiekāpjas. Tātad piekāpība ir ļoti svarīga. Šajā jautājumā par dominēšanu visbiežāk man sieva piekāpjas. Bet ir gadījumi, kad arī es piekāpjos. Mazāk, retāk, protams. Tas atkarīgs no rakstura. Kas arī otram cilvēkam ir jāsaprot rakstura iezīmes. Ir dažādas rakstura iezīmes, kuras tu vari vingrināt, trenēt, pielāgot. Bet ir citas rakstura iezīmes, kā piemēram karstasinīgums, kur ir ļoti grūti apslāpēt. Es to pēc pieredzes spriežu. Kur grūti ir pielāgot esošajam dzīves modelim, bet ir iespējas to samazināt. Izdzēst pavisam nav iespējams. Kontrolēt, jā. Tā gan arī tāda savu veidu pašsavaldīšanās skola, ko starp citu es ļoti labi vingrinu spēlējot golfu, jo ne katrs sitiens sanāk tā, kā tu esi iecerējis. Labi, jo vairāk spēlē, jo labāk arī sanāk, bet tas tāds ir labs treniņš, ļoti labi pašsavaldīšanās treniņš, jā. Svarīgi ir arī izrunāšanās, neturēšana sevī, tā ir ļoti svarīga. Tā ģimenes ētikas, attīstības process. Veidot jau arī tiešām to savējo ģimenes. Citi to sauc par pavārdu, citi par auru, nezinu, kā kurš, bet to ir svarīgi veidot. Protams, ka no vienas pagals viena pagala negruzda. Tāpēc jābūt abiem diviem ir saprotošiem, bez šaubām. Cieņa vienam pret otru, vienam par otru, tā ir ļoti svarīga. Un tā arī ir jāvingrina. Katra lieta jau jāvingrina. Nodzīvojot šos 32 gadus, es ļoti labi saprotu, ka pirmie 10 gadi nav nekas kopdzīvē. Tāpēc uzskatīt, ka mēs jau 10 gadus kopā, tas ir tikai 10 gadus kopā. Pēc 10 gadu posma var pilnīgi otrādi sagriezties dzīve, jo cilvēki vēl 10 gadu laikā nav iepazinuši viens otru tik labi, lai teikt, ka mēs jau esam nodzīvojuši 10 gadus. Patiesībā būtu jāsaka, mēs esam nodzīvojuši tikai 10 gadus kopā. Un 30 gadi jau arī. Viņi visādi dzīves gadījumi ir bijuši, kad pat 40 gadus nodzīvojuši kopā cilvēku šķiras. Pasarg Dievs no tā. Es negribētu tā. Tāpēc es cenšos vairāk neriskēt ar tādām ģimeniskām vērtībām, neizaicināt likteni, likt spriest citādāk vai spērt citu soli. Tur tas laikam izaicināšanas. Tāpēc arī tādai pietātei un cieņai pret otru jābūt ir. Un, ja reiz tā būs, tad arī liktenis tev neliks spērt nepārdomāts soļus, kas varbūt izrādīties liktenīgi. Un vēl, ja paturpinātu šo pašu tēmu, ko tu teiktu, kas tavuprāt ir vīriešu loma laulībā? Atkarīgs pēc ģimenes modeļa, kādu kurš vēlas dzīvot. Mans ideālais modelis ir tas, ka vīrietis, jeb vīrs, ir tomēr dominējošs lielākajā daļā tehnisko jautājumu. Atbildot par sādzīvi, par iedzīvi, par pārvietošanās līdzekļiem, par dabīgi visu tehnisko pusi dzīvoklim vai mājai. Tātad nodrošina vienmēr, ka viss arī, protams, par finansiālo pusi, ka vīrietis pamatā ir tas, kurš sagādā ģimenei iztiku.
Māte savukārt rīkojas par tām sievišķīgajām daļām. Lai cilvēks būtu paēdis, smuki apģērbies, vienmēr samīļots, vienmēr mājās tev gaidīt mamma. Tas tā vispārēji, jā. Tāpēc pēc tāda principa mēs arī dzīvojam lielākoties. Protams, reizēm uznāk, cik es varu mazgāt grīdas, cik es varu mazgāt veļu, cik es varu gatavot ēst. Uznāk, jā, tādas reizes, kas ir saprotami. Jāmēģina tādas noslāpēt ir ar cieņas izrādīšanu un ar pateicību. Tas attiecībā par mammu. Bet tās vīriešu lietas galvenais, manuprāt, ir tāds, kas ir vīrs ģimenē. Tāds noteicošs, stabils vecs, uz kuru var paļauties. Kurš vajadzības gadījumā var paņemt arī bērns uz rokām vai sievu uz rokām un aiznest, kur vajag. Tā es pārspīlēt runāju, bet tā. Tāds, kur ir īsts balsts. Kritīgs vecis. Tas ir, ko es iepriekš runāju par tēva lomu. Kā arī ģimenē vīram ir jābūt tādam, kur var vienmēr aizsniegt. Mazums dzīvē kādreiz tev nepieciešama tev palīdzība. Pirmajam, kam ienāktos prātā piezvanīt, ir jābūt, es piezvanīšu tētim vai piezvanīšu vīram. Mazums sanāk kāds nepatikšanas. Tātad tev ir sevi pašam jāaudzina tā, lai bērni un sieva tev uzticētos. Tik ļoti, ka visnepieciešamākajā brīdī viņi zvanītu pirmkārt tev. Un tas ir galvenais, es domāju, kā tētim, tā arī vīram esot. Ka tevi var dabūt rokā tad, kad vajag. Ka tu esi vienmēr kā tāds sargeņģelis. Cerams, ka vienmēr arī vajadzīgajā brīdī tu esi. Ka nenāktos pārdzīvot brīdi, kad tu neesi klāt un tev vajadzētu būt klāt. Tad šī dogma, tad apgāstos. Bet varbūt arī ne, bet tiekties uz to katrā ziņā. Un, protams, pieļaut arī neveiksmes šādas formulas attīstībā, jeb realizēšanā. Pieļaut arī. Līdz ar to arī nepārdzīvot milzīgi, ka tev neizdevās būt klāt. Tev ir jātiecās uz to un jābūvē, lai tu vienmēr būtu rokas stiepiena attālumā. Bet arī netaisīt par traģēdiju to, ja tevis nav klāt. It kā izklausās bišķiņ absurdi. No vienas puses lobēju to, no otras puses atkal atkāpjos no tā. Bet tās atkāpšanās ceļām arī vienmēr ir jābūt saprotamam un pieņemamam. Cilvēciski. Tomēr, kurš ir cilvēks un var gadīties visādi. Jā. Bet tu arī ieminējies, tu tā pateici, ka jābūt īstam mecim tam vīram vai tēvam. Varbūt tu varētu pateikt savu tādu skatījumu uz to, ko tavuprāt tev nozīmē, jo mēs jau nevaram atbildēt par citiem, vai ne, bet ko tev nozīmē apsolījums, jo galā arī laulībā tu dod savu jāvārdu, vai ne, mūsdienās tomēr ļoti daudz, kur tie solījumi vispār ļoti ātri kaut kur pazūd, vai tiek iemainīti ar kaut ko vai attaisnoti. Ko tev nozīmē gan tādā laulības kontekstā, ka tu esi devis savu jāvārdu, gan arī vispār kā vīriešu lomā, tavuprāt? Jā, solījums ļoti svarīgs ir. Ja kādreiz es tam ticēju tā pat neapdomīgi un arī par laulības baušļiem runājot, es pie tā turējos ļoti cieši. Tad vēlāk dzīvē, sastopoties ar dažādiem apstākļiem, es sapratu, ka nav nemaz tik viegli tos izpildīt. Bet tas nemazināja manu pietāti uz šo solījumu kā tādu, vispār uz jebkuru solījumu. Solījums ir jāpilda absolūti, tur nav divu domu. Man ļoti patīk viena mana drauga tēva teiciens, ka svarīgākais ir nevis darīt, bet izdarīt. Un tas ir vēl lielāks tāds mans dzīves dzinulis, ko es arī cenšos savos bērnos, vienmēr esmu centies un joprojām daru. Protams, ir svarīgs process, ko tu dari, bet ir svarīgs, lai tu to procesu izdari līdz galam, paveic līdz galam un ar sev apmierinošu rezultātu. Līdz ar to arī tas solījums ir līdzīgā veidā arī, ja tu soli, tad soli līdz galam izdari to. Nav viegli, bez šaubām, bet daudz dzīves lietas ir sarežģītas un grūti izdarāmas. Tāpēc mēs augam, tāpēc mēs dzīvojam, kas arī notiek pēc noteikta principa un plāna. Ja reiz mēs esam te konkrētā vecumā un konkrētā vietā, tad mums te ir jābūt. Mums katram ir savu misiju. Un tāpēc es reizēm arī kā misionārs uztveru tēvu un vīru misiju. Man tas ir jādara, un es ļoti priecājos būt šajā misijā. Man patīk tas. Un forši, ka tas saskan kopā ar manu ģimeni, ar bērniem, ar sievu, ar vecākiem maniem.
sievas vecākiem. Tas līmējas kopā, līdz ar to veidojās tādu savu saimi, dzimta mūsu beidzot. Jā, man meita iesāka mūsu ciltskoku veidot, bet interesanti, ka viens no maniem attāliem radiniekiem Ķelnē dzīvojošs vācietis, kurš pāris vārdus ir latviešu valodā, viņš izveidojis ir ciltskoku, kurā mēs arī ietilpstam. Tur no vācu puses, tā kā man tur vācu kaut kāda rada arī ir, bet es tik un tā sev par latvietu uzskatu. Bišķi kurzemnieks man no mammas puses ir kurzemnieku Ventspils, no tā puses rīdzinieki. Bet es tā tiešām atgriežos pie tā, ar ko es sāku, es lepojos būt rīdzinieks. Skumst arī par neiedzībām Rīgā, par politisko neiedzību, visiem rezultātiem, bet es apzinos, ka tas tā vienmēr ir bijis un vienmēr būs. Politika kā tāda ir netīra spēle, un tas nav nekāds pārsteigums. Bet gribētos cerēt, ka Rīga reiz tomēr būs skaista, sakopta, īsti saimnieku rokās un pilsēta, kur ievēro visu pasauli. Labā nozīmē. Labi, rīdznieki. Es esmu ļoti priecīga par to, ka mums bija šī saruna. Paldies. Jā, jo arī ļoti tāda atklāta un es ticu arī iedrošinoša. Un cerams arī vīriem īpaši izaicinošos brīžos, jo ģimene tā ir svēta lieta. Un prieks par katru labu paraugu. Jāsaka tā. Tā jau grūti redz paraugu, kā paraugu jau ir grūti sevi nodefinēt kā paraugu, jo kā es jau iepriekš esmu minējis, nav tāds viens formulas, kas der katram. Es varu vienīgi padalīties savā pieredzē, un forši tas kādam šķiet simpātiski, un ja kādam kaut kas no manas sacītā arī varētu noderēt. Bet kā paraugs es diez vai varu būt. Mēs jau visi esam savās lomās kā paraugi, vai ne? Tas vai pozitīvs vai ne tik ļoti pozitīvs, tas jau ir cits stāsts. Jā. Bet paldies tev, ka iedrošini domāt par ģimenes nozīmi un to, ka labā cīņa par ģimenes saturēšanu kopā ir vērta un skaista. Un tas ir simpātiski. Paldies tev, Kristīne. Paldies. Jā, un es noteikti vēlu jums arī, lai jūsu laulība paliek stipra visus nākamos dzīves gadus kopā. Paldies. Dod Dievs. Jā. Un klausītāji, paldies arī jums, ka bijāt ar mums un uz sadzirdēšanos nākamreiz. Stiprināsim gan savas attiecības un neaizmirsīsim arī par mūsu sirdsmieru. Atā! Atā!